Redzi, mēs atkal sačakrējamies saknē, jo nav neviena kontrolas mehānisma, nav izstrādāts mehānisms, kā to ieviests, kādi ir kritēriji, kādi ir filtri, nekā nav. Ir atkal uzcepts uz ātru roku, lobbyiski veidots likums un palaists, aizies. Davai pēc tam paskatīsimies. Šis davai novērsa pie tā, kad kāds bļāva skaļi, kad mēs esam kļūdījušies, atzīstot, mēs nevēl nestrādājam, bet jūs mums par to maksājat, ja? Atliksim. Tas nozīmē, ka pakliedzat pēc 10 mēnešu, ka beigsies vēlēšanas. Mēs palaidīsim viņu. Viņš nekur nepazudīs. Neceriet, nebūs tā. Viņš ir atlikts. Tas nozīmē pabļaustaties, pašūmējieties, virtuvē pie galda palamājieties, bet maksāsiet tāpatās. Par šo laiku, ko viņi var izdarīt? Viens, ko tu teici, otrs, mēģināt uztaisīt kaut kādu šo atsijāšanas mehānismu darbojošu. Kaut gan man patiesi ir grūti pieņemt tādu domu, kad tur kāds būs spējīgs izveidot kaut ko sakarīgu. Tas atkal tiks paņemts no kaut kurienes, kaut kur pielāgots kaut kā, bet tas nestrādās atkal. Nu, redziet, šā vai tā, mēs atgriežamies pie tā, ka gan zemnieku nodevai par eksportētajiem liellopiem ir mērķis iegūt naudu budžeta. Jā. Gan arī oktai šajā gadījumā iegūt naudu apdrošinātājiem par papildus transporta līdzekļiem, kuri nepiedalās kustībā. Arī budžets papildinās. Arī tajā skaitā. Un tas viss kopumā parāda, ka, diemžēl, mūsu budžeta pieņemšanas procesā viss notiek tikai attiecīgi uz slaukšanas paņēmieniem.